Šodien mēs esam Rīgas ielās, un mēs noskaidrosim, vai iedzīvotāji ir kādreiz saskarušies ar krāpniecības gadījumiem, iepērkoties internetā. Vai tu zini, kādi riski varētu rasties, ja tu iepērcies maz pazīstamos, teiksim tā, nepārliecinātos internetu veikalos? Manuprāt, viņi var naudu varbūt tev tā kā novilkt no kartes nost, ko tu neesi tā kā iztērējis. Jā. Tevi var apkrāpt? Noteikti kaut kāda datu noplūde, kaut kāds veids. Arī tas pats, ka noņem naudu, bet nesaņem preci. Tev var nozagt kredītkartes, var dabūt paša informāciju. Protams, ir daudzi protokoli, kas ir uzlabo drošību internetā, bet joprojām ir uz pašas bildību diezgan daudz mūsdienās. Kas tavuprāt ir jādara, ja tu sastopies ar kādu krāpniecisko schēmu internetā? Kā būtu jārīkojas? Gan jau, ka kaut kur var aizsūtīt tās saites, un tad viņas gan jau, kad nobano. Droši vien kaut kādā veidā tas varētu, jāizplat varbūt tālāk. Kaut kādā veidā vai arī jāziņo kaut kādām iestādēm, es nezinu kādām, bet jā. Ja viņš nav saņēmis šo te pakalpojumu vai produktu, par ko viņš ir samaksājis, tad tas noteikti vispirms grieztos pie paša tirgotāja. Ja tas neizdodas, tad es vērstos patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar iesniegumu. Netici brīnumiem internetā. Par to, kā droši iepirkties internetu veikalos, vairāk informācijas meklē www.fejsveikals.lv. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina: netici brīnumiem internetā.